Ogres valsts tehnikums ir viena no Latvijas lielākajām profesionālās izglītības iestādēm, kurā tiek īstenotas ļoti interesantas izglītības programmas, kas ir arī ļoti pieprasītas darba tirgū. Un tās būtu mežsaimniecība, datorika, elektronika, viesmīlība, pārtikas ražošana, turisms un dažādas mākslas jomas – interjera dizains, reklāmas dizains, multimēdija dizains, apģērba dizains. Mēs esam no multimēdija dizaina. Es mācos 2. kursu, viņi mācās 1. kursu. Šajā specialitātē var iemācīties ļoti daudz ko jaunu, un tieši tas, kas ir vajadzīgs nākotnē, jo mēs strādājam tieši ar datoriem, datoru programmām jaunākajām. Man personīgi patīk zīmēt un darboties ar visādiem dažādiem priekšmetiem, kā interjeru priekšmetiem un tādām lietām. Mācos es 3. interjeru kursā, tiešāk to sauc par interjeru noformētāju. Nesen man kursa biedrine izcīnīja 2. vietu valsts mēroga konkursā, kur viņai bija jāizveido interjeru objekts, vai drīzāk tas bija dabas objekts ārā. Viņi izveidoja krēslu, kura makets bija veidots no datoru schēmām. Mēs ārkārtīgi cieši sadarbojamies ar darba devējiem. Viņi seko līdz mūsu mācību procesu norisei, vērtē izglītības kvalitāti, pieņem kvalifikācijas eksāmenus un tūlīt jau pēc eksāmena tie audzēkņi saņem piedāvājumu jau savai darba vietai. Mēs apgūstam mežsaimnieku profesiju. Es esmu mežsaimniecības tehniķe. Un es esmu meža mašīnu operators. Es pabiju Maskavā, kur piedalījos starptautiskajā jauno mežsaimnieku konkursā un iegūtu 4. vietu. Un diplomu, ar kur palīdzības varu bez nekādiem konkursiem iestāties jebkurā Maskavas un visas pārējās Krievijas augstskolās. Katrā taču mājā vai uzņēmumā ir darbs ar datoriem, un tieši to es arī apgūstu. Mācos par apģērba dizaineri, tāpat kā mana kursa biedrene Simona. Mēs apgūstam ne tikai šūdu drēbes virspusē, bet mūs arī iemāca ļoti daudz ko citu, piemēram, kā dekorēt jebkādus elementus un restaurēt vecas lietas. Jaunieši ir ieinteresēti pilnveidot mūsu izglītības programmas, un mums ir šobrīd arī tāda novitāte, ka mūsu struktūra vienība vadītāja sanāksmē piedalās arī mūsu pašpārvaldes audzēkņi. Esam ļoti aktīvi jaunieši, praktiski kā ģimene. Lai gan citiem tas liktos dīvaini, mēs esam katrs no pavisam savādākām profesijām, kas šajā skolā tiešām ir liels plus, jo tādā veidā mēs gūstam daudz paziņas, un, kā jau mēs zinām, biznesā viens no svarīgākajām lietām ir paziņu loks. Ļoti aktīvi mūsu skolā ir arī sportošana. Piemēram, mēs arī sportojam ārpus Latvijas robežām. Es personīgi darbojos arī skolas aktivitātēs, pašpārvaldē. Esmu skolas fotogrāfs, jo tā man ir ļoti tuva lieta. Personīgi es un Gunta esam improvizācijas teātri un Esmeralda. Un mēs esam malači improvizācijā. Mēs piedalījāmies skatē uz 25. un 15. vispārīgiem dziesmu svētkiem. Mēs tikam uz dziesmu svētkiem ar pirmās pakāpes diplomu. Es tiešām priecājos, ka mēs beidzot esam kaut ko panākuši tik augstu. Tās emocijas bija tik augstas, ka tikām uz dziesmu svētkiem, jo tas bija tāds pilnīgi negaidīts. Mēs patiešām tikām, jo darbs bija ieguldīts milzīgs un beigas ir laimīgs. Es aicinu tos, kuri ir izvēlējušies mācīties Ogres valsts tehnikumā un apgūt šeit darba tirgū pieprasītas profesijas, pievienoties mūsu radošo audzēkņu kolektīvam. Modris Bērziņš ir akmeņkalis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Meistara prasmīgajās rokās akmens iegūst jaunu veidolu. Akmens kā materiāls ir viens no ilglaicīgākajiem un kalpo gadsimtiem ilgi. Akmens apstrāde ir smags un darbietilpīgs process, kas prasa lielu meistara pieredzi un zināšanas. No sākuma ar mazumiņu tā sākās ar kapu apmalēm, tad pamazām jau nopirka akmens zāģi.
tad frēzi un citus jau sarežģītākus apstrādes instrumentus. Pagājušajā gadā tika iegādāta CNC akmens griešanas iekārta, kur akmeni griež ar trosas palīdzību. Tur var izgriezt jau arī karnīzes, kāpnes, kolonas, ļoti sarežģītas detaļas. Mūsu uzņēmums saucās Modru Bērziņu pieminekļa darbnīca Sijā akmens raksti. Nodarbojamies mēs ar granīta izstrādājumiem, galvenokārt ar kapu pieminekļiem, bet arī tiek izgatavoti dārzam dažādi, galdi, solis, trūklakas, kā arī citi dizaina elementi. Lielākā daļa ir Latvijas laukakmens, un tiek izgatavots arī no Somijas, Karēlijas, Ukrainas, daļēji arī no Ķīnas granīta. Diezgan liela daļa arī interesē Latvijas laukakmeņi, bet ir arī, kam pārsvarā interesē arī kaut kādi ārzemju granīta izstrādājumi. Somijas Aurora ļoti skaists akmens, ir arī Karēlijas akmens pieprasīts. Kādi akmens izstrādājumi tiek visbiežāk pasūtīti? Lielākoties jau ir saistīts ar kapu darbiem, akmens izgatavošanu, bet arī diezgan daudz arī dārzam un dažādi dizaina elementi. Arī kamīniem atsevišķas detaļas tiek taisītas. Ja jūs ir ieinteresējis mūsu piedāvājums, gaidīsim jūs mūsu uzņēmumā Modra Bērziņa pieminekļa darbnīca Sijā akmens raksti. Sijā Anrete ir dibināta 2011. gadā, un galvenais darbības virziens ir dāņu kompānijas S.A. Kristensens laukšanas iekārtas. Viņu piedāvājums Latvijas tirgumu rezerves daļas servisa apkopes. Mēs izplatām dāņu firmas Novadan mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kas tieši vislabāk noder priekš saka iekārtām. Un tā tad ir piena iekārtu mazgāšanas līdzekļi, un šie ir tesmeņu apkopšanas līdzekļi. Mēs piedāvājam dāņu firmas Ako elektriskos ganus un to aprīkojumu, auklas, lentas, stieples. Gani ir ļoti dažādi, ir ar akumulatoriem, ir no strāvas barojoši un arī ar saules baterijām. Sortimentā silis un barotavas putniem, lielopiem un zirgiem. Piedāvājam arī veterināros instrumentus priekš dzīvnieku pedikīru. Sijā Anrete piedāvā dažāda veida aprīkojumu mājai, dārzam, darbnīcai. Šajā grupā visvairāk ietilpst visādi veidi sūkņi, ģeneratori, darba rīki, instrumenti gan garažai, gan darbnīcai, gan dārzam. Firma Matrix ir izstrādājusi jaunu instrumentu, kas ir leņķa slīpmašīna ar diskiem, kas griežās pretējos virzienos, kas nodrošina iespēju griezt dažādu veidu materiālus bez dzirkstelēm. Nelielās saimniecībās ļoti populāri ir Japāņu minitraktori, kurus izmanto zemes frēzēšanai, zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai. Īpašais jaunums ir tas, šeit jūs redzat parastos tradicionālos laukšanas aparātu ar šāda veida apaļām pupugumijām, bet firma Milkrite ir izstrādājusi revolūciju šī jomā un ir izveidojusi 3 stūra veida pupugumiju, kas ir interesanti ar to, ka laukšanas laikā un masāžas laikā galvenokārt šī gumija saspiežoties, netiek traumēts piena kanāls un turpinās slaukšana. Gotiņi tiek izslaukti ātrāk un mazāk slimo. Lauksaimnieki laipni gaidīti Sijā Anrete veikalā Ciemupē. Estētiskās kosmetoloģijas studija L'Esthétique ir domāta pirmām kārtām sievietēm, jo, kā zināms, sieviete ir skaistuma iemiesojums, un mēs šeit studijā vēlamies to sniegt pirmām kārtām visām sievietēm, jo latviešu sievietes ir ļoti skaistas. Protams, mēs gaidām arī mūsu kungus, kuri rūpējās par sevi
tikpat nopietni kā sievietes. Taču mēs esam izstrādājuši ļoti daudz dažādu procedūru, kas ir saistīts tieši ar estētisko kosmetoloģiju. Tas nozīmē, mums ir dažādas sejas procedūras, gan klasiskās, gan aparāta tehnoloģiju procedūras ar Itālijā ražotiem ļoti mūsdienīgiem un nesāpīgiem aparātiem. Ir arī ķermeņa procedūras, kas pirmām kārtām ir domāts ķermeņa korekcijai. Ir arī ļoti mūsdienīga un nesāpīga procedūra nevēlamo matiņu likvidēšanai. Tā ir intensīvi pulsējošā gaisma, jeb IPL. Tātad katra āda, sejas āda būtu jākopja, tātad ir jāveic ādas attīrīšana un vispiemērotākā ir mikrodermabrāzija. Ja sievietei ir nepieciešams uzlabot ādas tonusu, jeb tā saucamais liftings, tad mēs izvēlamies radiofrekvenču liftingu. Jaunākām sievietēm piemērotāk būs chromoterapija, kur āda tiek pareizi mitrināta, pabarota un arī nomierināta pēc tās pašas mikrodermabrāzijas. Tātad divas lietas, ko es gribu pateikt. Viena lieta ir, ka var saņemt skaistu make-up uzreiz pēc procedūras, ja viena tā nav mikrodermabrāzija vai kāda procedūra, kura nepieļauj kosmētiku, vai arī var pierakstīties uz make-up, dienas make-up, vakar make-up. Kādas ķermeņa kopšanas procedūras piedāvā studijā L'Esthétique? Pirmā procedūra bija intensīvi pulsējošā gaisma. Mēs veicām fotoepilāciju. Tātad fotoepilācija ir nesāpīga, ir jāveic ik pēc 2 nedēļām, vidēji kurs ir 5 reizes, un matiņi, tātad matu folikuls tiek iznīcināts ar gaismas palīdzību. Nākamā procedūra bija endodermālā masāža, ar kuras palīdzību mēs veicam gan limfodrenāžu, gan ādas asinsrites uzlabošanu. Tātad uzlabojās vilmaiņa, līdz ar to mēs varam ļoti veiksmīgi strādāt ar zemādas augšas šūnām. Nākamā procedūra bija radiofrekvenču liftings, kas tieši strādā ar ādas tonusu. Āda tiek tonizēta. Mūsu estētiskās kosmetoloģijas salons L'Esthétique piedāvā mūsu klientiem arī profesionālu kosmētiku no Parīzes, no Francijas, kas tieši domāti mājas lietošanai. Piedāvājam tieši sejai tonikus, pieniņus, maskas un sejas krēmus. Katrs klients pēc procedūras labprāt tiek aicināts uzkavēties, izbaudīt tēju, mierīgā atmosfērā, konsultēties ar meistariem, uzzināt par iespējām. Mūsu studijā L'Esthétique bez sejas ķermeņa procedūrām un make-up ir arī apmācība. Mums ir make-up kursi, stila pēcpusdienas. Tāpat plānojam organizēt dažādas kino vakars tematiskos, arī vakars ar speciālistiem par sevi, par sevis pilnveidošanu, par veselīgu dzīvesveidu, par uzturu. Un gribam, lai šī studija būtu pieejama katrai sievietei. Mīļi gaidīsim jūs mūsu studijā L'Esthétique. Novus Latvijā parādījās pagājušā gadsimta 27. 28. gadā. Spēle saucās Latvijā Novus, tā arī tika nosaukts, tas ir jaunais, ja? Novus jauns. Šī spēlīte ir ļoti demokrātiski, var spēlēt jauns un gados padzīvojis spēlētājs, invalīdi. Latvijas Novus federācijai šogad decembra mēnesī paliek 50 gadi. Šai sakarā Starptautiskā Novus federācija ir uzticējusi sarīkot Rīgā 5. atklāto Eiropas čempionātu. Šajās sacensībās piedalīsies arī ārvalstu sportisti daudzi. Novusā parasti ir tādi sportisti, kuri beiguši savu karjeru citos sporta veidos. Piemēram, kādreiz savu laiku bija tāds sportists Rieksniņš, kurš piedalījies 36. gada olimpiskajās spēlēs slēpošanā. Spēlējis Gunārs Jakobsons ir sporta komentētājs. Ļoti daudz. Šī spēle ir varbūt druscītiņa līdzīga populārai spēlei snukeram, ja, kur ne tikai precizitāte vajadzīga, bet arī
ļoti daudz ir jādomā. Tā kā, tā ir intelektuāla spēle. Apgūt interesanto prāta spēli Novusu jaunieši tiek aicināti Rīgas satiksmes Novusa klubā. Latvijas Novus federācija aicina visus interesantus ierasties sporta manežā Rīgā no 14. līdz 16. jūnijam, kur norisināsies 5. atklātais Eiropas čempionāts Novusa. Aicinām jaunus atbalstītājus un sadarbības partnerus, lai varētu popularizēt šo interesanto spēli. I love